Tagad laukumā CSKA, protams, ka Sergejs Ničinovs jau mēģina dažādas variantus. Surovijs laukumā. Esam pilnā sastāvā. Kripa vārtos. Tajā brīdī, kad jau laukumā bija parādījies Tomašs Surovijs. Izslīdušas pilnīgi visas domas, ja tādas kādam bija, ka CSKA vairs nav nopietnas pretinieks. Ir nopietnas pretinieks un tāds tas būs. Redzam vēlreiz. Vienkārši nepaspēja mums spēlētāji izsekot un Proņins ieslidināja ripu. Palurīdos tādam uz metienu, nē, Cibuļskis. Un piespēl vārtu priekšā metiens. Valikets klāt komandu pēc Tomaša Surovija metienu. Un tagad jau pretuzbrukums. Globovs. Globovs Paršins. Ripa vārtos. Otro reizi Denis Paršins ļoti teiks. Nu, šeit Globovs, nebija tur zona, kas paspēja ar kāju vien aizstarties aiz zilās līnijas. CSKA hokejs, lūk, cik tehniski nospēlē Paršins. Mazliet ātrāk būtu Surovijs piesteidzies. Varbūt arī nepaspētu Paršins neko izdarīt, bet tā ļoti filigrāni viņš nospēlē 0-2. Ļoti nepatīkama situācija. Jātāja pirmā. Daudz nokavēja un tagad jācenšas cīnīties pie apmales par ripu. Jurš Tāls tur cenšas viņam palīdzēt. Podziņš un ripa vārtos! Ainārs Podziņš gūst savus pirmos vārtus kontinentālajā hokeja līgā. Šākie partneri un... Skatāmies vēlreiz šo epizodi. Ļoti precīzi trāpiet. Redzam, virs pleca. Vārtaukšajā stūrī tojā raida ripu. Ainārs. Un tagad 2-1. Dārziņš ar Miķelu Rēdlīku. Pāri vārtiem met Miķels Rēdlīks. Diemžēl ļoti labs moments. Pēc teicams Sandu Ozoliņa piespēles. Burakčikovs viens pats bija un pats mēģināja trāpīt vārtaukšajā stūrī. Tiem otrais virknēm. Šasnīs. Divi mūsu aizlidoja ripai garām kaut kādā veidā. Holts. Guns Galviņš aizstāv savu vārtu ar Jans Šasnīs tur aktīvi. Un tagad arī sāk labs pretuzbrukums, ja pietiks spēka tam. Miķels Rēdlīks. Troters arī nāk palīgā. Miķeļa metiens. Ripa korps pie vārtiem. Vēl viens metiens. Un nesanāca citiens vārtu virzienā ar Nūju. Galviņš. Metiens uz vārtiem. Un neļauj tur pielabot. Patiesībā 1-2 reāls iespējas bija izlīdzināt rezultātu. Stroks! Nu, lieka piespēle Jāņa Stroksa izpildījumā. Un tagad pāri vārtiem atkal met Miķels Rēdlīks. Ļoti svarīgi punktu uzvaram iemetienā. Dārziņš. Ozoliņš. Miķels Rēdlīks, Ozoliņš. Dārziņš. Valikets atvēra Dārziņa metienu. Dārziņš. Ozoliņš. Un Surovijs. Neizdevās Surovijam pāradresēt. Ļoti maz laika ir atlicis. Dārziņš, metiens un ripa lēkā pārtiem, bet tā ir pie CSKA un būs noraidījums. Skan arī sirēna. Un Rīgas Dinamo diemžēl piedzīvo sāpīgu zaudējumu šajā spēlē ar 1-2 piekāpjoties Maskavas CSKA komandai. Spēlē, kurā mums obligāti vajadzēja paņemt 3 punktus, lai nodrošinātu vietu play-off turnīrā un pēc tam jau